Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Esiet sveicināti visi 1-1 TV skatītāji. Gads beidzās, un beidzās arī tenisa sezona. Un, kā vienmēr, pie manis klāt ir Ernests Gulbs. Čau! Čau, Valdi! Cik ilgi? Es kaut kā noskums biju pēc tevis. Cik ilgi nebija, viss tas tenis notiek un tevis nav. Izrādās, tev bija, ko mēs runāsim, daudz darba un tā, bet, sāksim ar sezonu, US Open, noslēguma turnīrs čaļiem bez izmaiņām. Un visu laiku 2 dominē. Kas tas ir vispār? Tad bija 3 dominē, pa priekšu dominēja 1, pēc tam 2, pēc tam 3, un pēc tam 4. kaut kur pielīd. Kā ir aiz tiem stāvēt visu laiku? Aiz tiem ārprātīgiem brīnumiem? Jāprasa tiem, kas aiz viņiem ir stāvējuši tā tuvāk. Es domāju, ka tu stāvējies Federeri, jā, un kā tas ir? Es te nesen YouTube lec ārā, kā tu tur pusfinālā spēlējies ar Nadalu, to, zin kā, tas laiks tā ir aizgājis tik ātri, ka tu vispār jau nesaprotu, bet tu tik tuvu tur biji visu laiku. Nē, zin kā, man liekas, ka tu, ja paklausās tās intervijas, ko tur tas pats Nadals, ja viņš bija pie tā Rodekas podkāsts, ja viņš tur stāstīja, baigi jau palīdz, ka tev, tie 2 džeki tev ir tā kā tūmā, ja, un tas tev baigi velk uz augšu visu laiku, ja viņiem baigi pabeicās, ka viņi bija trietā, jo, zin kā, Rafam ar Rodžeru, ja bija, teiksim, diezgan tāda vienkārša tā spēle, ja katrs zināja, kā jāspēlē vienam pret otru, ja, un tad viņi tā kā izspēlē tās šaha partijas, bet tā pa lielam, ja tā bāze bija saprotama, ja Nadals mēģinās Rodžeram sist caur kreiso augstas bumbas, ja, un Rodžers, kā viņš ar to tiks galā. Viņš vēlāk karjeras gados, ja Nadals to teica, ja, viņš jau pirmajos gados lielāko daļu tikai slaisoja atpakaļ, ja, un pēc tam viņš lēnāk garā viņš saprata to, ka tur nav varianti, ja viņam jāsāk iet virsū, viņš sāk daudz agresīvāk no kreisās sist, ja, un nedaudz tā dinamika pamainījās, bet ko Novaks deva tai visai, tai trijotnei tagad jau, ja, ka viņš ir pilnīgi savādāks spēlētājs, ja, tā kā Rafs spēlēja pret Rodžeru, viņš nevarēja spēlēt pret Novaku un otrādi, ja, un tāpēc tas nav tev tikai ar vienu, ja, tā pretošanās, ja, bet tev ir vēl viens, ja, un tas baigi to līmeni ceļ augšā, man liekas, ka tagad man personīgs pietrūks, ka ir vēl kāds 3, ja, kurš var ar viņiem tā regulāri pacīnīties, jo tas vienkārši tenis no tā baigi iegūs. Jā, bet kā ir vienam būt? Piemēram, bija, pasties, Siners ar Alcaraz, viņi ir gals pārāk. Kurš ir 3? Tu redz kādu 3? Pagaidām, nē. Kāds izlīdījis gan jau no? Labi, apstāmies, ka to ir statistika, ja, tur pirmajiem 2, ja viņiem punktu starpība ar 3, man liekas, 3. tad Zverevs, ja viņam ir uz pusi mazāk punktu, un pēc tam tur vēl mazāk, ja. Vēl kas interesanti ir, ka tur Alcarazam ar Sinneru, viņiem ir katik ne tāds pats head to head, ja, un viņiem ir uzvarētie punkti vienam pret otru vienādi. Man liekas, tur bija kaut 1651 punkts, es arī to... Jā, tas bija kaut kāds vaiprāts, ne? Nenormāli līdzīgi iet, 3. pagaidām nav, bet, cerams, ka kāds tur var uzrasties. Es nedomāju, ka tas varētu būt tāds Zverevs, es nedomāju to, viņš jau ir nedaudz cits paudzes un... Kaut kāds Šeltons var izskriet? Kaut kāds Šeltons var izskriet, jā, ar Šeltonu es nezinu, cik viņš varētu tādā ilgtermiņā noturēties, jo šitie 2, tie ir mašīnas, tas kādu tenis viņi parādīja Parīzē, ja, finālā, un it īpaši, ja, man nenormāli pārsteidz pozitīvā nozīmē Sinners, viņš zaudējot no mačbumbām Roland Garrosā, ja tādā mačā un vispār. Atgāja to visu. Tas ir viens un Wimbledon paņēma. Un tas ir tas, ja kāpēc, viņš ir kaut ko īpaši, ja, jo šitā te pārslēgties, ja pēc mēneša, jo kā tur sanāca, ja viņš zaudēja maču no mačunēm, 5 stundas 20 mači, ja viens no, manuprāt, labākajiem vispār mačiem, ko es kādreiz esmu dzīvē skatījies. Un pēc tam viņš Wimbledonā pirmo setu arī zaudēja. Un kas notiek tev galvā, ja, kad tu esi zaudējis pēdējos 2 setus Parīzē? Man liekas, ka sanāca ar Wimbledonu setu, viņš 4 setus pēc kārtas zaudēja. Un kas notiek galvā, kā tev jāpārslādās, ja kā tu tos risinājumus atrodi, ja? Tas bija labi, kaut kas... iedomājies, ka tu tur esi. Sinner vietā pēc 4... Es šeit pie tevis. Nē, pagaid, bet tajos 4 setos, sabrūk, lielāko daļu sabrūk spēlētāji. Var skatīties uz mačiem dažādi, ja, tā kā var skatīties tikai un vienīgi tā kā no spēles tā kā kvalitātes, ja, tā kā kurš spēlē, bet jāņem vēl vērā ir tas mežonīgais, tas fiziskais aspekts, ja, jo pieņemsim, ja, labi, mēs te varbūt paturpināsim tur par kodām treniņu metodēm, ja, bet, piemēram,
Mēs, kad trenējāmies, tad mēs katru off-sezonu taisījām tādus testus, un mēs ļoti daudz strādājām ar pulsu. Es domāju, ka tev jau to teicu. Jā. Un mums bija tās vairākas zonas, ja, un tu ļoti kvalitatīvi tā kā vari tieši tā kā piemeklēt tev pareizos vingrinājumus. Un ir tie dati, ja, tas pirmais tāds viss bāzes dats, tas tavs anabolic threshold, ja, ka tev sāk izdalīties pienskāpes. Ja, un tas ir kaut kāds konkrēts līmenis tavā pulsā, ja, ka tev tas sāk izdalīties. Un man, piemēram, tas līmenis bija apmēram pie pulsa 174, ja, un tā galvenā misija, kā spēlētājiem ir, kā tu vari šo te threshold pēc iespējas tālāk atbildīt. Aizbīdīs uz Jā, augšu. ka tu maču laikā, ja praktiski tur tajā zonā neesi, ja nu varbūt tu tajā zonā ieeji kaut kādas, 1, 2, 3 reizes maču gaitā pie garām izspēlēm. Problēma ir tāda, ja, ka šitiem džekiem tā bāze ir tik jaudīga, ja, un viņi to līmeni sasniedz tik daudz vēlāk par visiem pārējiem, un tas ir tāpēc, kāpēc, pieņemsim, var nospēlēt pret viņiem setu labi 1,5, 2, nospēlē 5 sets pret viņiem. Ja, ka tie spēlētāji ir visu laiku tajā zonā. Ja viņiem spēles kvalitāte ir zemāka, fiziskā kvalitāte ir zemāka, viņi var pārlikt pār savam dibenam, ja, un uzliekt augstāk un kaut kā uz kaut kādu morālā entuziasmu noturēties, bet kaut kādā brīdī tas fiziskais aspekts nenormāli spēlē. Tomēr, ja. Mēs skatāmies kā skatītāji, mēs liekam, kas tur, viņš sit tāpat, viss tas notiek tāpat, bet viņš vienmēr uzvar tos izšķirošos punktus. Tie ir tie iemesli, ja tu nevar skatīties tikai uz to, kā spēlētājs spēlē, viss fiziskais, viss tie iepriekšējie mači. Ja Grand Slamos nenormāli svarīgi, Agassi to ir teicis, ja savā grāmatā rakstījis, viņam bija nenormāli svarīgi uzvarēt pirmās kārtas, ja 3 setos, lai viņš taupa spēks. Ja tu nospēlē, 1 5 setu maču, pēc 2 dienām 2 5 setu, 4 seti, tev uzkrājās. Ja tur bieži vien sanāk tā, ka tev pusfinālā, finālā spēlētāji ir bijuši, pa 5-6 stundām vairāk uz korta nekā pretinieks. Un tas viss jāņem vērā. Ja tas viss spēlē savu lomu. Vēl man gribēja tavu komentāru, tu tajā sistēmā esi bijis. Džokovičs nesen arī vienā podkāstā pateica par Sinneru tā, ja Sinners būtu 500 raketi, viņš tik diskvalificēts uz 4 gadiem. Par to dopingu? Jā. Klausies, es nezinu, tur tās nianses viss, ja, bet, kā es tādā pusbaumu līmenī, ja. Protams, ka, tā kā mums viss pasaulē tomēr kaut kāda tā izredzētība un varbūt kaut kādā ziņā es nenosaucu to par korupciju, ja, bet, tur ir liels intereses iekšā. Ja, tur tāds pašs bet kas ir tās interesēs iekšā? Kur tas ir? Piemēram, tas, kā Nadals spēlēja pret Puertasu pirmo Grand Slam finālu Roland Garrosā. Viņš vinnēja to finālu un to Puertas paņēma uz dopingu. Klīda baumas. Klīda baumas, kā abi bija, ja, un tad klīda baumas, ja, ka pieslēdzās lielie reklāmas devēji, lielās aģentus. Viņi tā drīkst pieslēgties? Nedrīkst neko. Es spekulēju tēt. Klīda baumas, tā viss ir spekulācija. Ja, bet, ja mēs runājam par kodām interesēm, skaidrs, ka lielām kompānijām, pieņemsim, Nikeam, Adidasam, ja, un tā tālāk, ja viņām ir, viņi nosādz entos gadu līgumus. Ja, tas ir nenormāls pienesums sportam no šīm superzvaigznēm. Visu, ko viņi nopelna, ja sev, ja viņi nopelna 10-kārtīgi, ja, citiem sponsoriem, ja, un tā tālāk. Un tāpēc tev ir šitā te jaunā zvaigznes, un iedomājies, ja tāda Sinnera diskvalificēts 4 gadiem. Kāds tas ir trieciens tenisam? Visiem reklāmu devējiem, visām naudām. Tas ir viens spēlētājs. Tas nozīmē tā, ka, labi. Es spekulēju. Nē, jā, bet tu zini, bet ir daudz cilvēku, kas to zina. Ja viņš bija lietojis dopingu, tad ne jau viens zina, vēl kā 10 to zina. Kāds to mutu varēja palaist? Es ļoti šaubos, ka kāds no viņiem lieto dopingu. Ļoti šaubos. Tas ir tikai kaut kāds nejaušs variants. Ja? Es domāju, ja tu apstīsies tos dopingu listus, kas tur ir aizliegts, ja, tur viņi visu laiku tos listus update un patais garāks un lielāks, tur tāda brīnuma ir iekšā. Ja, tu nevari pūst pretiesnu zāles, jo tur satur efedrīnu, ja tu jūs kaut kādos tur nazaneksos vai tur vēl kaut ko. Tu tos pat nevar darīt, ja, bez apstiprinājuma. Un tam apstiprinājumam tev ir jābūt receptē, tev tad jānosūta uz ITF, ITF-am ir jāakceptē, ja, un bieži vien ir tā. Slims jau vairāk vesels paliec, kamēr viņi apstiprina. Apmēram. Top spēlētāju gadījumos domāju, ka viņi tur akceptē baigi ātri, ja, bet, tie saraksti ir tādi smagnēji, ja, un, piemēram, Amerikā vienmēr, ja es zināju, labi, tēt varbūt kaut kas ir mainījies, bet agrāk, ja visiem tiem
pulveriem, šeikiem, ja sporta dzērieniem Amerikā pēc likuma, ja tev nepārsniedz kaut kādu tur 0, kaut kāds tur gramus tajā sastāvā, tev nav kā pienākums pēc likuma norādīt to uz tā iepakojumu. Ja, tāpēc, pieņemsim, tev kā spēlētājiem un treneriem visi to zina, ja, tā kā, un tāpēc tev baigi uzmanīgi vajag to piemeklēt. Dažreiz sanāk kaut kāds visdrīzākais kļūdas, ja ir bijušas visādi brīnumi tūrē, ka, piemēram, ir bijis spēlētājs, kurš aizgājis ir pie turnīra daktera uz kaut kādu pārbaudu pēc mača, ja viņam izrakstīja recepti, izrādās, ka tur kaut kāds vielas satur, viņš aizbrauc uz nākamo turnīru, viņu pieķera dopingā, tur kaut kāda kļūda ir bijusi birokrātiskā, ka viņi nav tā kā to recepti kaut kā piefiksējuši, ja, un sākās ja viss tās problēmas. Ja, tā kā tur baigi ir jāstāsta viss nianses. Es personiski neticu, ka viņi jebko lieto, jo tas tenisā, neko nedos arī, ja baigi. Es nezinu, man nav zināšana tajā tēmā. Kāpēc dopingu dod? Tikai vājām vistām, dod dopingu, lai varētu, pēc traumām viņas ir efektīvs tas dopings. Tas varbūt viens ir, bet tev arī jāsaprot, tev tenisā tev notiek turnīri, ja tev notiek tur katru nedēļu praktiski, izņemot tur decembrī visu laiku tik ņem tikai tev, katru nedēļu, ja, un ar to, zin kā, ja tev ir pieņemsim, nezinu, tu esi boksers un tev ir viena cīņa tur pusgadā vai gadā, ja tas ir bišķi savādāk. Ja tev ir kaut kāds sagatavošanās periods, 3-4 mēneši, tev neviens nenāk neko testēt, ja, ar tur retiem izņēmumiem tenisā, jo kā ir, mēs katru dienu tev jānorāda 1 stundu dienā, kur tu atrodies. Un tas ir diezgan dzelžaini. Un man, piemēram, arī bija tādas situācijas, ka es vienkārši aizmirstu uzrakstīt, ievadīt internetā tos datus. Katru dienu? Katru dienu man un es vienmēr... Un tas cilvēki var atnākt pie tevis tajā vietā? Jā. Un es, piemēram, norādīju vienmēr no 6 līdz 7 rītā, ka es esmu vienmēr viesnīcas numurā vai dzīvoklī tur, kur es palieku. Un es, piemēram, pāris reizes man gadījies aizmirst, es esmu Latvijā, man zvana 6 no rīta, ja, ka viņi ir Vīnē man pie dzīvokļa, ja, dopinga kontrola. 3 tādas reizes, ja, un tad tu esi diskvalificēts uz 2 gadiem. Tā bija, ar Guļevam bija šitā, jā, es atceros. Tā kā tas ir jā, tāds, tur daudz nianses, un es neticu, ka tenisā tas ir... Man grūti noticēt. Bet vēl par dopingu lietu gribu vēl pēdējo lietu izrunāt, kad tur es atceros kaut kādu materiālu tika nopludināti, kad Nadālam un Serenai Viljamsai bija atļauja lietot kaut kādas lietas, tāpēc, ka viņiem ir kaut kādas tur veselības problēmas. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīderāba virzi gāju, nezāriņa nenolācu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Kā, tas arī tā dzīvē ir, ka tev... Un tas bija baigi noslepenots, un tad, kad tur uzlauz to kompjuteru, tad viss aizgāja. Tagad jau Nadāls tikai lieto. To es nezinu, bet tādam Zverevam, piemēram, bija ar tas cukuru diabēts, ja tur arī kaut kāda izņēmuma viņam ir. Ja, tur, protams, katram ir kaut kāda veselība problēma. Varbūt, viss, jā, protams. Skaidrs. Es to arī gribēju teikt, kad skaidrs, tie cilvēki jau tenisā, viņi jau nav... Pārcilvēki. Nē, kopsavilkumā saka, tās vienkārši spekulācijas, ja tur, ko tur Novaks saka, ko tur es saku par Nadālu, ja tās ir tāds bauma kaut kāda līmeņa, ja tā, protams, ka tas tā var būt, lai tu saprastu tā kā tos, kāpēc vispār tās lielās intereses tur ir, ja, un lielā interese ir tāda, ja kāds no top spēlētājiem tiks pieķers dopingā, tas ir milzīgs krahs vispār tenisam. Skaidrs, tas ir. Ko, lēnām iesim pie sieviešu tenisa. Man arī 2 vārdus jāpasaka. Viena meitene top 100 tiek iekšā, Aļona savā stilā. Ja? Kā vienmēr neko nevar saprast. Un kas, kā tu komentēsi viņas nākotni, redzot šo sezonu? Viņa tagad pa dubultspēļu spēlētāji paliek vai kā? Kas ar viņas notiek? Es nezinu, ko viņi tur paliek vai nepaliek par dubultspēlētāju, bet Aļonas gadījumā, viņa teikt ir apmēram tur top 20. Es apstījos viņas rezultātus gada griezumā. Viņa nospēlēja tur pāris ļoti labas turnīrus, ja tur Štutgart vinnēja, kur viņa, man liekas, finālā vēl bija gada sākumā. Mašīna dabūja Porsche. Porsche, jā, mašīna. Bet, zin kā, tur es ar viņu daudz nekomunicēju. Es nezinu, kas viņai notiek iekšā viņas komandā, ja komunikācija ar treneriem, ja tas ir viņu daļa. Ja, bet man liekas, ka, ja tu stāvi ap 20 un principā tu jau esi bijis Grand Slam čempions, tas nozīmē to, ka tev tas potenciāls ir. Viņš
tev nekur nav pazudis, ja tu esi spējīgs to izdarīt. Bet tagad ir milzīga piespiešanās, kā to vēlreiz izdarīt. Ja? Un, lai tu to izdarītu, man liekas, ka ir jāpārlec nedaudz kaut kādam līmenim pāri. Ja? Tagad, man liekas, man tāda sajūta ir skatoties no malas, ka viņi ir nedaudz iestigusi. Viņi var parādīt kaut kāds labs rezultāts, ja? Bet tik un tā tas ir apmēram tur no kaut kāds 11. vietas līdz 30. Viņi apmēram tur ir, ja? Kas ir fenomenāli. Ja? Tas ir, Priekš Latvijas tas ir fenomenāli. Tas ir priekš jebkur fenomenāli. Ja? Viņi ļoti labi tenisisti, bet, lai pārlakt atkal nākamo, viņai ir nedaudz jāieliek kaut kāds tāds virsdarbs. Ja? To, ko viņi ir pieradusi darīt, ja viņi patiešām grib atkal tur uzkāpt, tad viņai jāieliek ir vēl 2 lielāks darbs. Tikai tā. Tos skandāls, ko viņi veido tur ap to, tā ir tā kā reakcija uz ko, ka viņi nevar vinēt. Vai kas? Tu pats tomēr, es arī biju sports, basketbolā bišķi grūtāk, tenisā tomēr tu pats ar sevies, un tu pat visu laiku cīnies. Visu laiku šie skandāli, viņi tā kā apzināti vai neapzināti? Es nezinu, tas viņai jāprasa, bet es domāju, ka tenis ir baigi vientuļais sporta veids. Ja? Tas ir individuāls sporta veids. Mēs sākām sarunu ar to, ka basītī, tev ir slikta diena, ja tu ir malā, ja tenisā tev nav variantu. Un to visu, ja tu ņemies. Un tev īsti, ja mēs, man liekas, to pat pieskārāmies iepriekšējos podkastos, te nav ar ko, ja visu to komu. Jo ir, teiksim, tā lielā masa, kas ir stadions. Ja? Tu to stadionu pa lielam, tu viņu tā nejūti. Tu jūti kā tādu lielu masu. Ja? Un tad tev ir tavi cilvēki, ja tavu komandu, ar ko tu tik un tā, visu laiku ir acu kontakts, visu laiku kaut kāda komunikācija. Tu cīnies, tā ir gladiātora cīņa. Ja, un tajās emocijās, ja, tev kaut kas spļaujās uz āru. Kā kurš? Ja, un tāpēc, bet tu vasies uz Sinēs Alkaras. Es nevienu neesmu redzējis, nevienu lieku kustību viņiem. Kā to var dabūt gatavu? Viņi vienkārši to ir translējuši tikai tādā pozitīvā gultnē. Ja viņi nevis sev tur kaut kādā veidā šaust un kaut ko ārdās, ja viņi tieši otrādi sev mēģina uzkurināt, ja un kaut kāds ar to pozitīvu. Aļona droši vien līdz galam ar to ir spējusi tik galā. Redz, TV3 arī drīz nāks tāds materiāls, man arī uzaicināja tur, kas saka, aptauja bija 21. gadsimta labākie sportisti. Es ieliku Aļonu 1. vietā. Parīzes Grand Slams, tas, man liekas, ka tur bija nominēts ar kaut kādā vietā būs. Pusfināls Roland Garros, bet tur bija tā, ka Aļona, es uzskatu, diez vai atradīsies otrs sportists, kur var izcīnīt Grand Slam. Tā ir vispār. Tas panākums, tu uzskati, ka tas ir nozīmīgi? No Aļonas gadījumā, ja, tāpat kā manā gadījumā, tas nav kaut kāds, nezinu, tur Latvijas vai Latvijas treneri vai Latvijas federācijas kaut kāds baigais nopelns. Ja. Tas ir vienkārši apstākļu sakritība, mežonīgs darbs, kaut kādu veiksmu, kaut kādu laimi. Un tas ir ļoti tāds individuāls. Ja. Tāpēc, ja viņi to ir spējusi izdarīt, ja es to esmu spējis izdarīt, tad kāpēc, lai kāds cits to nevarētu izdarīt? Un to mēs tagad sāksim. Sākam pāriet pie tavas mīļākās tēmas. Kur tā ir? Tā ir tava Ernesta Gulba akadēmija, ja, kur visu reklāmu nāk ārā Gulbas, ar tādu raketu un viss kā vajag. Kurā brīdī tu izdomāji karjeras laikā, ka tu tomēr gribi palikt kā, atdot tam tenisam apakaļ kaut ko nedara ļoti daudz. Es nerunāju par tenisu, es runāju par basketbols vai futbols un tā tālāk. Kas tas bija tev? Tev bija tēvs to teica, vai tev to kāds cits iestāstīja, vai kā? Kur tev radās tā doma? Kāpēc tu gribi? Es varbūt nedaudz es tā maksimāli godīgi mēģināšu atbildēt. Ja nav tā, tu saki, dot atpakaļ tenisam. Ja tas ir atpakaļ. Tas ir viennozīmīgi, ja, bet tam apakšā ir jābūt diezgan tādam pragmatiskam un racionālam tādam aprēķinam. Ja tev ir jātaisa no tā, lai tas ir pašpietiekams bizness. Un no tā gala tu sāc vispār uz to lietu skatīties. Un tas par to, principā tā doma jau man bija jau kāds gadus 5 atpakaļ, ja es jau lēnā garā sāku taustīties un meklēt zemes gabalus, bet tādā ļoti tādā vieglā versijā. Un tā, kā es beidzu spēlēt, es sapratu, ka tagad ir īstais brīdis tam pieslēgties fundamentāli un sāku visu to procesu. Tas man principā aizņēma aptuveni 2 gadus, lai iziet visam šim cauri, piesaistīt finansējumu, salikt projektu, atrast zemes gabalu, visu te dabūjām beidzot būvatļauju 2 nedēļas atpakaļ. Tā kā principā es domāju, mums vēl pāris nianses ir palikušas. Sāksim būvēt, es ļoti ceru, tuvāko 2-3 mēnešu laikā, un principā tur jābūt pabeigtam tam projektam jau apmēram septembrī. Ja tur būs pēkšņi kāds oktobrs, neņemšu ļaunā. Labi, tagad es trulli jautājumu uzdošu. Jā. Kāds plāns tev ir? Ko tu gribi sasniegt pirmos 10 gados? Man ir pieredze. Es varu tev prasīt, jo citiem nav tāda pieredze. Es arī padomu laikās uzbūvēju
savu skolu privātu, kas bija pilnīgi neiespējami, un pēc tam, paldies Dievam, bija neatkarīgā Latvija, un tad bija vienkāršāk realizēt. Kāds tavs ir plāns vismaz tuvākos 10 gadu laikā? Numur viens, tā galvenā misija ir tāda, kā mēs varam paturēt spēlējušos jauniešus, ja, kam ir 12, 13, 14 gadi, kā mēs viņiem Noturēt. paturēt Latvijā, lai viņi ir konkurēt spējīgi Eiropā un pasaulē. Vismaz līdz kaut kādiem gadiem 18, jo tā ir milzīga problēma, ja, kad šobrīd viss tas viedoklis, viņš ir pamatots, ja tu daudz maz normāli spēlē kādos 12, 13 gados, tev Latvijā ir pa īsi, ja tev nav kur, tev nav ar ko, tev nav pietiekami kvalificēti treneri, ja, kas tev aizvedīs tur tālāk līdz tam topam. Un tāpēc viss sāk braukt apkārt. Tā braukšana apkārt tā arī baigā laimes spēle, jo tā ir arī ilūzija, ka kaut kur ir mežonīgi labāk nekā pie mums, uz doto brīdi viennozīmīgi ir, bet bieži vien ir tā, ka tu aizbraucot uz kādu lielu akadēmiju, tu tiec tādā gaļas konvejerī, ja tev tur uzliek uz kortu numur 18, dara to un to, ja tikai maksā, ja, un it kā imitē to procesu, ja, ar kaut kādām atskaitēm, ar kaut kādām skaistām bildītēm vecākiem, ar kaut kādiem progresiem, bet pēc būtības, ja, tur, tas nav viss tik rožaini. Un tāpēc gribējās vienkārši vietu, kur var savākties Latvijas labākie tenisisti, Latvijas labākie treneri, piesaistīt pāris ārzemju speciālistus klāt un vienkārši to līmeni attīstīt. Un zem tā viss iestāv tā pavisam galvenā tā kā misija, kā tu vari to kopējo video līmeni tenisā vilkt uz augšu. Ja, un tas ir gan spēlētājiem, gan arī treneriem. Ja, un treneriem viena lieta ir, protams, tu vari lasīt grāmatas, tu vari iet uz kursiem, ja, un tu vari piedalīties tur kaut kādās konferencēs un tā, ja, bet tas ir tā teorētiskā sastāvdaļa. Es esmu praktiķis un man patīk praktiskais darbs, un es saprotu to, ka, ja treneris grib palikt labs treneris, viņam nākamie 10-15 gadi ir jārukā uz laukumu un jābūt blakus cilvēkiem, kas varbūt viņiem var palīdzēt, ja, ar kaut kādiem ieteikumiem, ar kaut kādām metodēm. Ja. Tas ir tas, ko es šobrīd daru ar mūsu treneriem. Ok, runāsim bišķi par filozofiju. Es tev, man liekas, biju arī atsūtījis vienu pētījumu, kur bija 150 vai cik tur aptaujāt tenisisti, gan Grand Slam čempioni. Es vispār ļoti daudz, man interesē tā zinātniska sporta zinātne, un šeit bija ļoti interesants fakts, kad tika aptaujāti, un no kura, kā vajadzētu jaunos gatavot, kā viņi uzskata būtu labākais ceļš gatavot. Un, zin, kādā atbildi, tur neizlasīja to visu, ja? Vēl nē. Neizlasīja, ja? Es to biju atsūtījis. Tas secinājums bija tā, ka labāk ir savās mājās līdz 16 gadiem, pie sava trenera, pie savām mājām, un tas bija pirmais. Un sliktākais bija sūtīt kaut kur uz ārzemēm. Un vienkārši bērns tur no 12, 13 gadiem uz kaut kādām akadēmijām no mājas. Tas ir sliktākais. Tas ir pētījums starp tenisistiem. Tur ir Grand Slam, gan tāda vidēja, gan visādi kā iet. Tu arī tam pieturies tam pētījuma rezultātiem? Droši vien, bet tu jau tomēr izgāji to citu skolu. Tur 13 gados aizbrauc. Tur tā lieta, jā, un te jau ir milzīga loma spēlē, kāds tev ir tas treneris mājās. Ja tev viņš ir slikts, ja, tad tu vari piekrist tam pētījumam, tad tu nomuļāsies līdz gadiem 16, nekas tur nebūs. Mums kritiski pietrūkst augstas kvalitātes treneri, un tas ir dēļ tā, ka mums vienkārši tā vēsture tenisā varbūt nav tik jaudīgi, ja kā tas ir citās valstīs un skaidru apstākļu pēc, ja, tāpēc, ka, ja tev ir Grand Slam lielvalsts, ja, tad viss tā infrastruktūra, viss tā mežonīgā nauda, kas tiek pelnīts ar šo sportu, ja viņi tiek arī ieguldīti, ja, gan treneros, gan infrastruktūrā, gan dažādās programmās, ja, tu nevar īsti ar to konkurēt. Mums ir samērā jauna vēl tā vēsture. Un es vienmēr biju domājis, ja, un es tam tagad vēl jau vairāk, ja tā domāju, ka tev tādā mazā valstī, mazā reģionā, tev principā pietiek ar vienu vai diviem jaudīgiem treneriem, jaudīgiem cilvēkiem, kas spēj apkārt ap sevi savākt cilvēks, kas ir atvērti, kas grib mācīties, kas ir ar entuziasmu. Man, piemēram, manā gadījumā, man ir īstenībā pilnīgi vienalga treneri iepriekšējā pieredze. Man vajag, lai viņam deg acis, man vajag, lai viņš ir gatavs mācīties, man ir daudz vieglāk apmācīt viņus nevis strīdoties ar to, kā ir kāds jātrenē, bet vienkārši viņš pieņem to, ka tas, ko es saku, viņš to mēģina darīt, un caur šo te procesu viņš daudz vairāk priekš sevis saprot. Un tas ir tas, ko es redzēju, pieņemsim pie tā paša Breznika akadēmijā, pie Pjatī akadēmijā. Tur ir tieši tas, ka tev treneri trenē citus trenerus. Tur ir tāda hierarhija, ir pieņemsim galvenais treneris, tad tur ir pāris tā kā head coach, ja, tad ir pārējie, ja, un tad ir tur praktikanti. Ja, un viss tā
apmaiņa, ja vienmēr tev ir galvenais treneris uz laukumu, plus vēl kāds praktikants vai kāds palīg treneris. Ja? Viņi visu laiku, ja tā kā tas galvenais treneris apmāca tos pārējos. Un tādā veidā tu visu to vidējo līmeni cel augšā. Un Latvijā, Lietuvā, Igaunijā nekad tas nav bijis. Tu man prasīja pirms sarunas, ja tur Lietuva, ja, viņiem ir super bāzes, super nekustami īpašumi, ja tur tā seba arēna. Igaunijā tas pats, jā. Igaunijā, Lietuva, jā. Jā, un tur ir, nezinu, 30 slēgtie laukumi vienā vietā. Es viņiem prasīju, tā kā jums ir kaut kā centralizēta akadēmija. Viņi saka, nē, mums vienkārši treneri nāk ar savām grupiņām, īrē laukumus, viņiem ir ok, jo viņiem aizpildās biznesa iet, bet nav, ja tev katrs treneris ir nolīdz savā nostūrītī, bet cik te mums ir to spēlētāji? Mums katrā vecuma grupā tādu konkurēt spējīgo spēlētāju, nu cik viņi ir? Es nezinu. Nu, es arī precīzi nenosaukšu, bet nu šī tik apmēram. Bet visi prom. Piemēram, nu labi, paņemsim, es zinu, ir meitenes, kas ir aizbraukuši uz Murtatoglu, tur akadēmiju. Ar ko atšķirsies Gulbi ar Murtatoglu akadēmiju? Ar ko atšķirsies, piemēram? Nu, kāpēc, lai tās meitenes nebraukt apakaļ un netrenētos pie tevis, bet Francijā sēdētu tur pieņems? Nu, tāpēc, ka mūsu akadēmija pirmām kārtām ir daudz mazāk nesalīdzinoši, kā tikko tev ir mazāk akadēmija, tu vari daudz individuālāk pieiet katram spēlētājam, tas ir numur 1. Ja? Un man liekas, ka vietējiem cilvēkiem tomēr vietējā tirgu, ja kaut kā ir vieglāk tā kā, nu, to uzmanību veltīt. Ja tu aizbrauc pie Murtatoglu, tu esi viens no entajiem 100, ja spēlētāji, un ja tu neesi mega talants, ja tur top juniors, ja, tad tie labākie treneri nemaz tev neveltīs tik daudz laika. Šeit mēs tomēr mēģinam kaut kā tā sabalansēt. Ja mums ir tur dažādi treneri, ja, bet mēs mēģinam tomēr tos bērnus visus, ka mēs pieskatām, mēs visus tā kā redzam, ja, ko viņi dara, ja, un tad tas, nu, viņi ir daudz kompaktāk. Un otrs ir tas, ja, ka no vecāka puses, nu, tās ir ļoti liels papildus izmaksas. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Upenē savu oliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Ja cenu ziņā treniņi var pat maksāt līdzīgi, ja, bet viss papildus izmaksas lidojumi, dzīvošanas, ēšanas, ja tu esi prom no ģimenes, prom no bērniem, un tā ir milzīga problēma. Ja, nu, ko es arī negribētu, lai man 12 gados, es nezinu, es strādāju Latvijā un es sūtīšu tajā dēlu, ja, un es viņu redzēšu reizi tur pusgadā. Bet tev aizsūtīja? Man aizsūtīja. Nu kā, tu ir tik galā? Nu, kaut kā tik galā. Es nesaku to, ka tas ir kaut kas nenormāli sarežģīts. Es saku to vienkārši, ka bieži vien, ja tā ir problēma. Nu, daudziem vecākiem tā ir problēma. Tas ir baigais, komitments no viņa puses. Skaidrs. Nē, runāsim tagad par treneriem. Jā, tu teici, nu, tu esi viens, tev ir redzējums, teiksim, kad tu atnāc, tu iepazinies gan kā tenis savienības prezidents, gan iepazinies ar visu to dīķi, kas mums ir tas tenis dīķis, ja? Kādā līmenī viņš ir šobrīd? Ko tu esi secinājis? Tu droši vien esi pieaicinājis 1, 2, 5 treneri, ja? Ko tu redzi, ko viņi māca? Vai viņi pareizi māca? Mums ir pietiekami zinoši tenisa treneri. Viņi saprot tenisu. Ja nav tā, ka tur viss ir muļķi, ja mums ir pietiekami zinoši, ja, bet tā problēma ir tāda, ka viņi nav izgājuši to visu garo ceļu. Ja, tas garais ceļš ir no bērnu uz junioru un tad uz pieaugušo augstā līmenī. Lai tu sasniegtu pieaugušo augstā līmenī, tad visa tā intensitāte treniņiem, kas mums notiek Latvijā, ja, viņai ir jābūt apmēram, tur, es nepārspilēšu, reiz 2, reiz 3 lielākai. Ja, gan apjoms ziņā, gan intensitātes ziņā, ja, gan visā, ja, lai tu tur izsistos. Un tas ir tas galvenais, ja, ko treneri, kas nav tam izgājuši cauri, ka viņi nav tam izgājuši cauri, viņi nezina kā, ja, un tad bieži vien ir tā, ka tev ir jābūt baigai pārliecībai, jo viss, protams, tev ir jāuzmanās no traumām, tev jāuzmanās no pārslodzes. Ja tev nav tā pieredze, ja, kā to visu darīt, tas ir baigais risks, ja, treneris, kurš to nav darījis, ja, bez kaut kādām zināšanām, tad liks klāt intensitāte, apjoms un tā, ja, un bieži vien sanāks kaut kādas problēmas, sanāks traumas Ot pa pārslodzēm runāsim. Droši vien tavs ģenerāls sekretārs, kas bija, viņam, es esmu lietas kursā, meita tur trenēs, es tieši paralēli ar viņu tēvu pie mums ārdažos strādāju, un mēs vienmēr strīdējamies. Ja viņš jau no 8 gadi sāk baigi specializēt, par 3 stundu dienā tenisu un tā tālāk, ja? Tas tā turpināsies pie tevis? Kā tu redzēji, piemēram, attīstību bērniem, cik daudz ir jātrenēs un kā jātrenējas?
Tev ir kaut kāda... Jā, es zinu tavu viedokli par šito, jā, es saprotu tavu viedokli. Ja mēs runājam par tenisu, tad tenis tomēr ir tehnisks sporta veids. Viņš ir tāds specifisks, nav futbols vai basīts, kur principā tev ir bieži viens sportists, viņi sāk tev trenēties tajā sporta veidā 9, 10, pat 11 gados varbūt basītī vai futbolā. Tenisā, ja tu sāks 9 vai 10 gados brīvs, tev vairs nav laika jau uzspēt to. Man tagad auga meita un dēls, ja meitai man 7 gadu, dēlam tās būs 6 gadi, iet tur pie mums bariņā trenēties. Un es vienkārši, caur viņiem varu pateikt to. Man ir baigi svarīgi, lai viņiem ir kopējā fiziskā sagatavotība, tāpēc mums ir katru dienu treniņi, starp stundu un pusotru tajā vecumā, maksimums pusotru stundu tenis un plus vēl stundu fiziskais. Un tie fiziskie mēs esam pieaicinājuši itāļu treneri no Pjati akadēmijas, kurš ir nostrādājis vairākus gadus, jo priekš manis tas fiziskais treneris, kurš ir pie Pjati, Dalibors Siroli, priekš manis tas labākais fitness treneris pasaulē priekš tenis, viņš ir daudz vecāks, un viņš ir uz izķeršanu. Viņš teikt, man liekas, palīdz Džokovičam, pirms tam Zverevam, pirms tam viņš strādāja ilgus gadus. Kā tu viņu piesaistīji? Man ir ļoti labas attiecības ar Daliboru, ar Rikardo, es vienkārši uzzvanīju, klausījos, varbūt jums, jo viņiem, viņiem ir ļoti daudz visādi praktikanti, un viņiem tā masa treneriem ir liela. Teiksim, šo cilvēku, ja viņi piedāvā, jo tur bija arī citi dažādi iemesli, kāpēc, un izdevās viņu piesaistīt, izīrējām viņu dzīvokli, viņš ir pārvācis uz Latviju un trenē. Un viņš sastāda visas programmas, visu to fitness, ja man ļoti patīk, kā viņš darbojās. Mēs tēt nedaudz karamies augšā ar to, ka viņam pa īsu roku ir, mums jāņem vēl palīgi viņam, tāpēc mēs es pagaidām vēl neafišēšu, bet mums potenciāli varētu būt sadarbība ar kādu Latvijas universitāti, kur mēs varētu jaunos cilvēkus, kas mācās par fitness, par sportu, kas kā praktikanti varētu braukt pie mums, un principā tos labākos mēs ļoti labprāt ņem pie savas darbā. Un tad šis te fitness, viņš ir ļoti tāds vispusīgs, ja tur ir tāda, bāzes lietas, ja tu redzēsi to fitness lēcienu, kūleņi, ja kaut kāda ar brīviem svariem, ja koordinācijas, ja būmu noķer, aizmet, ja apgriež, visas tās bāzes lietas, kas vienkārši visas bāzes kustības, ka vienkārši šī vecumā, kas tev ir jāmāk izdarīt, ja, un tāpēc viņiem ir pusotru stundu ļoti specializēts darbs uz korta, lai viņi vienkārši mācās tehniku. Un tad ir fiziskais klāt, ja, kur viņi gan iztrakojās, gan visu Mums ir ļoti vienāds redzējums. Mums pat daudz, ko ir vienāds, pēc to arī tam visam es izgājis cauri, ja mēs ar tevi runājam vienā valodā, ja tu to runās ar kaut kādiem šitiem Kāpēc man ir prieks? Man prieks, ka beidzot bet redzi, es atnācu basketbolā, visi teica, ko viņš tur saprot? Mēs gadiem esam strādājuši, zinām. Redzi, es sāku pielietot jaunos metodas, to, ko tu saki, tad 3 basketbols un 2 vieglatlētika fiziskā sagatavotība, ja? Un tie čaļi augot šitā. Redz, tu tagad arī to sāc kultivēt, un tas ir ļoti pareizi, jo tenis ir nenormāli darba apjomīgs sporta veids. Tur nevar, tur labi var sist, bet tu, kā saka, noplīsīs jau tādā 3. setā. Vai jums ir kaut kāda sistēma, testa sistēma, jums ir kaut kāda kritērija, kā jūs atlasīsiet tos bērnus? Jums ir kaut kāda sporta zinātne gribat pievilkt vai kaut kādā veidā klāt? Atlasīt, pagaidām mēs vienkārši... Vai jūs ņemat viss, kas nāk? Mums ir limitētas vietas, jo mums nav pagaidām laukumi. Ja mēs teikt, ka uzbūvēsies jaunā hali, ja tur būs vēl papildus 6 slēgtie laukumi, 5 āra laukumi, tagad mums ir tajā esošajā halē uz Jūrmalas šosejas, tur mums ir 4 slēgtie, 4 āras. Jā. Mums vēl ir tur dažādas idejas, kā mēs varbūt varam ziemā uztaisīt arī kaut kādu pārsaku tiem mālu laukumiem, lai būtu vienkārši papildus korti. Mums ir tas tukšie mēneši, principā tur ir ziemā. Kur mēs tos kortus nemākam izmantot. Jā, un ir tur dažādi risinājumi, ka tu vari tāds pagaidu konstrukcijas. Tu zini tādas, es redzēju Spānijā, ka lietas aizvelk un atvelk tādas. Tās droši vien ir dārgas kaut kāds atvelkamās. Nē, bet viņas tādas velkā, zini, kā tu uzliec uz sliedītēm, viņas tā velkā. Ir visādi varianti. Jā, un tad galvenais jau ir tas, ka tu var darboties. Jā, un tu jautāji par to, kā mēs piesaistīsim. Jā, ir kaut kādi fiziskie kriteriji vienkārši. Mums ir šobrīd uz doto brīdi mums ir nedaudz sadalīts. Mums ir pro segments. Pro segments ir tie jaunieši, kas jau mācās attālināt skolās. Aptuveni starp 12 un 15 viņi nedaudz rotē. Vecumā no cik līdz cik? Vecumā, tie, kas mācās attālināt, no 14 līdz Kārlim Ozoliņam 23 gadi. Ja viņš ir vecākais, kas tur mēs viņam aktīvi palīdzam.
Viņš tā kā bija pats kaut kur noklīdis, ja? Tagad tu viņu tā kā savāc viņu? Nu, ar viņu ir garāks stāsts. Ja? Es viņam palīdzēju, tā kā viņam bija 18 gadi, viņš bija atbraucis pie mums uz Tenerife uz off-sezonu, viņš bija trenējies pie Guntera Breznika, mēs viņam palīdzējām, mēs tur viņam visus treniņus nodrošinājām pa brīvu. Es viņam pat biju atrunājis sponsors, kas viņam varēs turpināt palīdzēt un tos nākamos gadus, jo tanī brīdī skaidrs, ja viņš nesen bija Grand Slam finālis junioros, viņš bija Grand Slam finālis Austrālijā, 18 gadi, perspektīva liela, ja tev bija viegli. Un nokrit, ja? Un tad viņš pieņēma, manuprāt, un es to viņam esmu teicis, ja, viņš tam, es domāju, ka arī piekrīt, ja manā skatījumā tā bija lielākā kļūda viņam braukt uz Amerikas universitāti. Bet tur ir jāzina, uz kur braukt. Tur arī ir baigā tur ir ļoti jāzina, tāpēc, ka ja tu tur tiec pie slikta trenera, viss, ja tu esi, jo tur tie treneri arī, tur ir daži ļoti labi treneri, ja, un liela daļa, ir ļoti slikti treneri. Bet Amerikā tā sistēma arī ir tāda, ja, ka tev treneris ir kā ģenerālis, ja, kā viņš ko saka, ja tas ir. Un bieži vien ir tā, ka viņi arī atskaitās universitātē un viņiem ir vajadzīgi rezultāti tagad. Ja, bet rītdien viņam vajag rezultāti. Ja, viņam nav svarīgi, vai tu esi traumēts, vai tev kaut kas sāp, ja viņš tev liks uz laukumu, ja, un ja nav gudrs treneris, ja, tur baigi jāsakrīt. Un tā bija viņa lielākā kļūda. Un tad viņš atbrauca atpakaļ, un mēs viņam mēģinām palīdzēt. Mēs arī esam piesaistījuši, ir cilvēki, ja, kas viņam nedaudz palīdz ar finansējumu. Mēs viņu trenējam pilnīgi pa brīvu, pa velti, vienkārši, lai palīdzētu. 2-3 gadi. Tas aizejošais vilciens jau bija kāds pāris gadus atpakaļ, un tad, ja viņš mēģinās uztaisīt kaut kādu mega uzrāvienu, tad raksturs atļauj viņam. Man te tāds sūdzēs, ka viņš tomēr, nav tik mērķtiecīgs. Zin kā, tur jābūt trakajam. Principā es tagad, ja man saka, piemēram, es tur jaunībā, es biju tik mērķtiecīgs, man bija kaut kāda, ja tev tas nav, tu neko nevari sasniegt. Piekrīt. Viņam ir tas? Paliek labāk, tā viņam ir zināmā mērā problēma, jo tas ir, saprotu, kad tu esi jauns cilvēks, es nezinu, tu sev arī atceries, ja? Un es sev ļoti labi atceros. Es vismaz dzīvoju tādā kaut kādā visu laiku ilūzijā, ja? Jo tev daudz lietas vienkārši liekas. Ja? Tev liekas, ka tu esi baigi pastrādājis, tev liekas, ka tu esi visu izdarījis. Ja? Un tad tev atnāk, pieņemsim, treneris, ja? Piemēram, manā gadījumā, ko Gunters, ja? Viņš man nedaudz tā kā visu to ilūziju sapurināja, ja? un tad es pēc tam tikai sapratu, ka tas, ko es darīju līdz tam, ja? Bija daudz pa īsu un daudz pa maz. Ja? Šī gadījumā ir kaut kas līdzīgs. Es esmu Kārlim tāds kā Gunters, ja, kurš mēģina viņu sapurināt. Ja? Viņš, paldies viņam par to, viņš purinās. Ja? Tas ir process. Ja? Un tagad viņš ir vienā turnīrā Čehijā, viņš būs atpakaļ, un tad mēs uztaisam vienu garāku treniņu bloku, jo kas viņam ir svarīgi, un tas viņam no paša sākuma teica, viņam ir vajadzīgs vienkārši 2-3 mēnešu treniņu bloks, kur viņš... Sparings viņam ir? Tu esi sparings viņam? Sparingi viņa gadījumā nav tik nozīmīgi. Viņam ir fiziskais ir vajadzīgs. Ja, un tas ir lielākais akcents uz to. Un principā tas ir, ar ko es saskaros jaunajos spēlētājos Latvijā. Un tur man ir, ne pretenzija, bet vienkārši, ir kā ir. Ja, ka tā darba kultūra vienkārši ir, ne tāda, kā es viņu saprotu, un ne tāda, kāda man gribētos. Un baigi dažreiz ir izaicinoši, ja, ka tev ir, 16, 17 gadīgs jauns puika vai meitene, un tad viņiem to darbu kultūru mainīt. Ja, tā kā, klausies, tev ir jāiesildās, tev ir jāatsildās, ja, tev ir jāuztais fiziskais, tev ir normāli jāpēt, tev ir jāizguļās, ja, tev ir apjomi jāliek klāt. Ja, tā kā, un tas ir tāds process. Ja, un es domāju, ka, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, ja, kas ir tā kā viens no maniem arī galvenajiem mērķiem akadēmijas iekšienā, ir izveidot šo te kultūru. Un viņi baigi labi veidojās, ja pieņemsim, ja tev ir vecākie jaunieši, ja, kas tev rāda ar piemēru, ja tiem jaunajiem, ja viņi arī, ja lēnā garā sākšu tās lietas saprast, ja, kas ir svarīgi, ja, un tad lēnā garā, ja tās nākamās paudzes, kas tagad ir 10, 11, 12 gadi, ja es ļoti gribu ticēt, ka viņiem jau būs pilnīgi cita darba kultūra un darba ētika. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Caur sīderāba birzi gāju, nezāriņa nenolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.
Un tas ir tā lielākā problēma. Un tas nāk kopā ar to, ka treneriem Latvijā vienkārši nav bijusi pieredze, kas ir nepieciešams, lai tiktu topā. Tā ir tā galvenā lieta. Nē, katrā gadījumā tu tā kā novators tagad, principā, es par to plānu, jā, bet kas ir tavs tāds, tu kā tenisis droši vien gribēji Grand Slam vinnēt, kad tu spēlēji, ja? Visu kaut ko gribēju. Nē, es domāju, tas ir augstākais mērķis. Tas vienmēr visiem, jā. Bija augstāk. Labi, kā trenerim tev, kā šīs akadēmijas vadītājiem, kas tev ir tas mērķis? Es toreiz, kad uztaisīju skolu, es teicu, 90. gada sākumā, es saku, man būtu gatavs no skolas uztaisīt NBA spēlētāju, kā man tur viss atvedos apdirst. Ko galīgi nojūtas vispār. Biedriņš lūdzu 2004. gadā, ja tev ir tas mērķis, piemēram, tad tas mērķis ir pakļauts, ja tev ir viņš, tad tas darbs pakļauts tam mērķim. Ja viņš nebūs tev, tad tu vienkārši strādās, tā kā saka, tur. Vēl šitas ir mērķis, ja viņš ir tāds, kaut kur tālumā, viņš, protams, ka Bet ir jābūt. Jā, bet es sāku... Tu negribi viņu... Nē, es sāku no otra gala. Man ir vissvarīgākais izveidot sistēmu un izveidot struktūru. Ja? Tas nozīmē to, ka tev ir darba kultūra, ja? Kādā veidā treneri strādā. Ja? Tas sākās no tā, ja, ka mēs noņemam telefonu treniņu laikā. Tas sākās tā ir? Es tā neesmu redzējis. Kā savādāk. Nē, pagaidām vēl mums nav, ja es saku, kāda ir mērķi. Labi, telefons, labi. Es tev kā piemērs, ja, ka tas ir vienkārši darba kaut kāda ētika. Ja. Tev telefons ir nost, tu palīdz lasīt bumbas ātrākas spēlētājiem, tu esi skaļš, tu esi dinamisks, ja. Tu saki vienotas lietas, ka nav tā, ja, ka tev viens treneris saka kaut ko vienu, otrs kaut ko citu, trešais kaut ko citu. Ja. Tev visiem jārunā apmēram vienā valodā, jo tādā veidā, ja tad spēlētājs, piemēram, man ir svarīgi, ja es varu nosūtīt, piemēram, 12-gadīgu puiku vai meiteni pie kāda trenera, un es zinu to, ka viņi izdarīs to bāzes darbu. Ja? Un tad viņi dara to bāzes darbu. Un tad ik pa laikam, ja viņi piesādās un nesiedod kaut ko vēl papildus, ja? Apstos, pasaka trenerim, ja? Klausies tēt, ok, šito viņi dara labi, ja? Pieliekam kaut ko nākamo. Ja tādā veidā es apmācu treneri, tādā veidā tas ir labi spēlētājiem, un tādā veidā mēs veidojam kaut kādu sistēmu. Kas beig galā no šīs sistēmas un struktūras izveidosies, ja? To neviens nezin. Protams, ka tev vienmēr ir mērķis, lai tev kāds no tavas akadēmijas izaug tur pa Grand Slam čempionu. Tie mērķi ir vienmēr, ja vienkārši, viņus var skaļi teikt, viņus var vienkārši paturēt prātā. Es neesmu no tiem, kas tur baigi skaļi tur teiks visāds mērķis, un tāpēc es tā kā nedaudz piezemētāk sāku no otra gala. Sakārto struktūru, sakārto sistēmu. Bet tie mērķi, ja nebūtu to mērķi... Kāpēc tu prasi? Ja tev ir tas mērķis, tad droši vien tu viņu sasniegs. Tā ir lielākā bauda, ja, manuprāt, tenisa treneriem, ka tu vari uzaudzināt kādu, kurš ir sācis ar redu bumbiņām pie tevis 5-6 gados, ja, un tu viņu aizved līdz... Tā ir reklāma arī. Kāda reklāma? Tas ir viss. Visi Spāņi, zinu, kur tur aizved kaut kādu akadēmiju, es tur 8 tā raketa, tur tas, tur šitas. Zinu, kā viņi, katrs to bērnu, es nezinu, Bresņiks, es neesmu pie Bresņika bijis, viņam ir tā, ka Bresņiks ir pilnīgi saudabīgs. Viņam nav, viņš pat vispār neafišē to, ka viņam ir akadēmija. Viņš no tā visa. Kāda viņam ir tā koncepts? Kāds viņam ir koncepts vispār? Viņam nav īsti koncepti. Ja viņš ir vienkārši, manā skatījumā labākais tenis tehnikas treneris pasaulē ar atrāvienu. Ja? Un viņš galīgi tur akadēmijā savā neveidoja kaut kādu baigot tur sistēmu, ja kaut kāds tur reklāmas, tā kā pieņemsim Moratoglu. Tas jau baigi tur visu. Jā, Gunters vienkārši īrēja savus laukumus, ja vecā bāzē viņam visi tie treneri, kas pie viņa ir, tie strādā ļoti dzelžaini pēc viņa metodas. Tur es... Gaļas mašīna, man teica, Latvijas ir aizbraukuši jaunie tenisi, es saku, tur gaļas mašīna, salīdzinot ar Latviju. Tie cilvēki, kas aizbrauc sev pārbaudu. Man teica vecāki, kuri ir aizveduši savus bērnus. Ar vecākiem arī, ja mēs strādājam ar treneriem un mēs strādājam ar bērniem un viņu, teiksim, kaut kādu kultūru, vecākiem arī tas ir ar viņiem jāstrādā, jo vecākiem bieži vien, ja es ar to saskaros, viņiem ir diezgan nepareizs priekšstats par kaut kādām lietām, ja ka viņi bieži vien protams, ka katrs vecāks, viņš mīl savus bērnus, viņš ved uz to sportu, ja super, ja tas jau ir milzīgi uzvar. Maksā naudu lielu ja, tas ir apsveicam, bet nedaudz tā kā nesaprot, no kura gala, ja pieņemsim, man ir bieži vien sarunās ar vecākiem, ja
jautājumu par to, par spariņiem tieši, ja, tā kā ar ko tu trenējies kopā. Manā skatījumā, ja tev ir pietiekami labs treneris uz korta, ja, ir pilnīgi vienalga, ja tas spariņš. Ilgtermiņā, protams, ja tev ilgtermiņā tik un tā, tev ir jāspēlē tur ar savu vecumu, tur labiem bērniem, ja, bet tas nav, tā, kad tu veido to bāzi, ja, un tā, kad tu trenējies, tas nav tas noteicošais. Es tā, kad biju pie Guntera, ja, nu man bija pilnīgi vienalga, kas man stāv pretī. Tur bija Dominiks Tīms pretī, ok, bija Denis Novāks, ok, top 100 džeki, ja, bija 14-gadīgi 2 puikas uzlikt pretī, arī labi, jo man ir Gunters uz korta, mēs strādājam uz lietām, kas ir man svarīgas, ja, un tā kā tu vari to treniņu tā novadīt, ja, un lēnā garā, ja tev ir jāizglīto visi spēlētāji vecāki, kā piemēram attieksmi pret turnīriem, ja, tas ir numur 1, ja, kāpēc visiem iet nedaudz atvaino pa izteicienu bez širmstiet, ja, turnīros. Un tas, es domāju, visos sporta veidos ir, ja, tāpēc, ka nenormāli uzmanību vēlt, ja, kāda man būs rezultāti 12, 13, 14 gados. Man ir svarīgi tikai Kā tu to izmainīsi? Man ir Kā tu tiem vecākiem to izmainīsi? caur darba procesu, caur kultūru lēnā garā. Tu to nevari atrisināt ar vienu kaut Jo kādu tā sarunu. ir slimība. Jā, bet tu to nevar atrisināt vienkārši tur runājot, ja tev ir jāparāda ar piemēru, ja kā tas strādā, uz ko tu ej, tev ir jāparāda to, ka bērns tev progresē, ja ka vecāki arī redz, ka tur ir progress, ja, un lēnā garā tu to maini, tas nenotiek šitā te. Baigi līdzīgi. Es Jā, pilnīgi jā. dzirdu to, ko es kādreiz teicu, ja, nu, kad mēs maz trenējamies, bet, nu, tu iznāc un parādi, nu, kad man bija fiziskie testi viens no rādītājiem. Nu, piemēram, ja tu tur skrien, ja tu katru gadu pieliec tos 7%, tu zini, ka tas bērns pareizi attīstās. Bet ja viņš stāv uz vietas un krīt uz leju, nu, izturībā, ātrumā, spēkā, tur lekšanās, mešanās, vienalga, ir kaut kāds tev Jā. grupa, un tas ir rādītājs. Un dabiski tehniski rādītāji. Redz, man arī interesi. Es tenisā ienācu, man liels prieks, ka tu te nāc un mēs varam runāt, jo man meita arī, bet man nav, es kaut kā skatos, bišķi savādāk, saprot, nu, ir, kā saka, nu, priekš jāsagatavo materiāls un tad var sākt trenēt, ja? Nu, tā nopietni, man ir tā. Nevar uzreiz trenēt un gaidīt rezultātu. Nu, un es redzu, piemēram, man tāda laba ideja ir, vai tev šitie radari būs, mērīšana, ātrumi. Ir vispār tāds tests kā sitiena ātrums. Nu, vai servas ātrums, ja? Tu tāda esi? Nu, noteikti, ka ir, ja. Bet tev tāds ir plānā paņemt? Valdi, man tāda nav plānā, jo šis ir vienkārši tāda acu aizmālēšana. Ja viss šitas te, saprot, tas, nu, piemēram, ja, tā, kad tu aizbrauc uz kaut kādu lielu akadēmiju, ja, un baigi forši, ka viņi to visu dara. Es nesaku, ka tas ir slikti, ja, bet tas nav galvenais. Kā piemēram, ja tu aizbrauc pie Pjatī uz akadēmiju, viņi te uztais tur video analīzi. Ja tev tur sāanalizē, sazīmē, Saliek, kur kāda kustība pareizi. Visu tev parāda, ja uzreiz tās bērns, ok, visu man parāda, ja vecāki arī tev super, tu baigi labi, viss ir, ja. Bet tā ir nedaudz tā kā tāda ilūzija, ja, tāpēc, ka, nu, tu jau ar to neko neatrisini, ja. Tu tā kā, nu, labi, parāda kaut ko tur pazīmē, ja, bet tev ir beigalā, tad jāiemāc tam bērnam to darīt. Tā tas ir jau tas melnais darbs, un tā ir tā rutīna, ja, ko tu dari katru dienu, entās stundas, ja, tev nepietiek ar šito te ātrumu, ja, vai foršu bildīt, ja. Tas ir tas melnais darbs, un, protams, ka var visu kaut ko sazīmēt, visu kaut kādas tabuliņas tur rādīt, kaut kāds progress un visu to, ja, bet Ja visam tev ir tam tāda apakšā- doma, sporta zinātne, tāda apakšā palikt. Lēnā garā, protams, mums tas treneris Itāls, nu, viņš ir ar augstākajām izglītībām. Ja, tur es te nenosaukšu precīzi, ja, bet nu, viņš ļoti visu labi saprot. Ja tu to atbrauks kādreiz, to parādīšu. Nē, man jau baigi interesē, jo tāpēc, Viņam ir ļoti strukturēts viss, ja visi plāni, visi viņš arī testēs. Tagad mēs, piemēram, taisam visu mūsu akadēmijas tas pro segments. Tieši tagad es atbraucu no kortiem, viņi skrēja tādu konkonī testu, piemēram. Ja, ļoti banāls, primitīvs tests, mēs to darījām off-sezonā. Tev katrs 200 metrus pātrinās ātrums pa 0,5 km/h, un tu principā skrien līdz maksimumam, cik tu vari izturēt. Ja? Nu, kāds tur noskrien 11 minūtes. Nu, cik vecumā? Kādā vecumā? Nu, jā, nu, Atkarībā tur ir vairāk no ķermeņa uzbūves, ja, bet nu, sākot no kādiem 14 gadiem, tu to mierīgi var darīt. Var arī to darīt agrāk, ja, bet varbūt tas nav tik liela. Es saprotu vienkārši, ka... Jā, un tad pieņemsim, tev tad ir tie dati, tu redzi visus tos thresholds, ja, tad tu to pašu darīsi, ja, pēc mēneša, ja tu redzēsi, kā, mēs par to darīsim agrāk, ja, tāpēc, ka tu varēsi tad redzēt, kuras lietas strādā, kuras ne, katram spēlētājiem, tā kā, nu, visi tie dati būs. Redz, es tagad vēl vienu tādu gribu pārbaudīt tev, vai mums kaut kas līdzīgs. Es, piemēram, ieeju zālē, es redzu, Džeks trenējās.
un es redzu, ka viņam ir tas talants. Tad, kad atnāk pie tevis, 10 gadi, varbūt 8, 10, kas jau bišķi tu redz, ka viņam ir talants. Nu, mēs jau ar tevi runājam. Ja, Nē, bet tā ar acīm pirmajā. Iedod minūti. Nē, tās kustības. Es runāju par kustību. Īsa atbildi, viennozīmīgi, jā. Protams, tu to redzi. Un tu uzreiz kā tā ir šo? Nē, tā dara citi treneri. Tā bet mums jau nav tik daudz tie talantīgie tādām kustībām. Kas ir talants? Mēs par to runājam. Jā, talants ir darbs. Es runāju par talantīgas kustības. Zini, kā ir? Vienam ir tādas, viņam ir pilnīgi iedzimts tās kustības. Cits tur var sist un viņam ir kokains. Ja? Es par to runāju. Piemēram, basketbolā jau arī. Kā tu, piemēram, manam mazdēlam, viņam ir tādas kustības, ko tu vispār uztrenēt nevar. Bet viņas ir. Citiem viņas nav, un tu nevar tos gājienus uztrenēt. To tu var pamanīt uzreiz, bet tas nenozīmē to, ka es lieku uz to uzsver ļoti daudz, tāpēc, ka tādu nav daudz. Tādu nav daudz, protams. Un tad bāzēt uz viņu fizisko, mentālo un to, ka tu vari kļūt, bet nevis tā, ka tu atnāk tāds džeks, kas grib un viņš... Tu saprati man domu, Es sapratu, bet mans uzdevums ir, kāpēc es sāku no tā, ka man ir svarīga tā sistēmas struktūra. Man ir svarīgi, lai katrs treneris, pēc vairākiem gadiem pastrādājot kopā ar mani un ar mūsu komandu, ka viņš neatkarīgi no tā, kas viņam ir pretī, vai viņam ir amatieris, vai viņam ir bērns, vai viņam jau ir pusprofesionāls vai profesionāls. Viņi strādā ar vienu un to pašu atdevi, ar vienu un to pašu intensitāti. Gunters, man lieliskākais piemērs, 60 pāri gadi, viņš ierauga halas otrā pusē amatieru, kurš kaut kā ne tā kaut ko sit, viņš iet pie viņa, un pusstundu amatierim rāda, jo viņš mīl to lietu, viņš nemāk savādāk, un tas baigi pavalk tos pārējos, ka tev ir viens tās dzinējs spēks, kurš visu laiku tādu enerģiju liek iekšā, pārējie tie jaunieši, ja Gunters skraida pakaļ bumbām, man labākie piemēri, Nikijs Piličs arī tāds pats fanātiķis, proties, mēs spēlējam Nikijam 60 pāri gadi, jauns gurķis kaut kāds latvietis, atbrauc pie viņa spēlē, tur 14-15 gados, Nikijs skrēja pakaļ bumbām starp punktiem, savākt bumbas, lai mums padot, lai mēs ātrāk spēlējam nākamo punktu, lai nemainītos ritmus. 60 pāri gadi. Un tad ir citi kaut kādi jaunieši, kas ir kaut ko gurķojās, apstās telefonā, un tā. Un ar to ir tā lielākā tā kā vispār problēma, kā tu vari viņas visas nedaudz tā kā sabužināt. Kā imidž Gulba akadēmija jābūt ir imidžam, ka viss zin, kas tur būs pēc būtības. Tas ir mērķis, mēs uz to ejam. Es esmu ļoti kritisks pret sevi, un es esmu ļoti kritisks pret to, kādā mums tas šobrīd stadijā vēl ir. Mēs strādājam vēl 5 mēnešus, bet es to uzskatu par baigo bonusu, jo es esmu patiešām ļoti kritisks. Mūsu galvenais treneris Jānis Melus tāds pats, mēs katru vakaru sēžam, beidzās diena, mēs sēžam tur līdz 9 vakarā, domājam, ko mēs varam iespēdot? Pilnīgi viņš... Bet viņam tomēr cits koncepts bija. Bija cits koncepts, bet tāpēc arī mums baigi sapasēja, tāpēc, ka Jānim nav kaut kāda nesaprotama stulba ego, ka viņš tagad uzskata to, ka viņš visu zina, un ka viņš kaut ko, viņš baigi, viņš tieši otrādi. Vēl pirms federācijas, kad mēs sākām strādāt, katru reizi, kad mēs ar viņu tikāmies, viņš man uzdeva jautājumus, viņš man uzdeva Ernesta, kā šitā, kā tā, atnāca uz kortu, parāda viņiem, varbūt, un ko viņš darīja, atšķirībā no citiem treneriem, ar kuriem es arī esmu tāpat, kaut ko ieteicis, kaut ko parādījis, viņš ņēma, un visas tās lietas, tos nākamos 2 gadus mēģināja, testēja un mēģināja saprast, kaut ko nesaprat, nāca pie manis, palūdza, lai es atbraucu uz kortiem, tas vēl bija pirms akadēmijas, un testēja, un tad viņš kaut kādā brīdī saprat, šis te reāli strādā. Ja šitā te metode, šis te pieeja, viņš reāli strādā, un viņam tā kā acis atvērās, pilnīgi uz to visu, Un tagad, mēs jau strādājam zem šīs te metodas jau vairāk kā pēdējais pusgads, viņš jau sāka daudz agrāk, un tagad mēs mēģinam tos pārējos trenerus arī tam visam pievilkt klāt. Ir tādi, kas nedaudz pretojās ar to, bet arī katrs ir dažāds, un ir tādi tīpaši jaunie cilvēki, kas vienkārši grib, jo te ir jāsaprot, mēs katru reizi, kad treneriem runājam, man ir svarīgi saprast, ka vai treneris redz šo te kā savu
karjeras izvēle, ja, ka viņš redz to, ka viņš grib būt treneris nākamos 20, 30 gadus. Tā ir baigi interesantā nodarbe, ja tas ir forša karjera, tu vari normāli nopelnīt, ja tu labi strādās, tev pavarās visādas iespējas braukāt uz turnīriem ar labiem spēlētājiem, kā tas viss attīstīsies. Tas ir garš ceļš, bet man ir svarīgi saprast, lai viņi ir gatavi, ja tā kā, un uz to tā skatās, jo bieži vien, ja tā kā arī treneri, viņi ir īpaši jaunieši, ja viņi ir beiguši savu tenisistu karjeru, un tad viņi tā kā īsti varbūt nezin, ko darīt. Ja. Daļa negrib braukt uz Ameriku, ja tur studēt. Ja. Daļa kaut ko te meklē šeit. Ja. Tā kā varbūt kaut kāds vēl darbs sāk trenēt. Ja. Un te arī ir baigi svarīgi, ja tev ir struktūra, ja, un ja tev ir vieta, ja tev ir bāze, visi šie cilvēki, kas beidz spēlēt, ja, lūdzu, grib palikt tenisā, ja, nāc pie mums, mēs tev apmācīsim vairāk, palīdzēsim, tu varēsi uzreiz pelnīt. Ja, bet man ir vajadzīgi cilvēki, kas dzīvo ar šo spēli, kas grib viņā palikt nākamos 30 gadus, un mēs visu varēsim palīdzēt, un mēs esam ļoti fleksibli ar visu. Par finansiālo modeli bišķi parunāsim, mēs esam dzirdējuši te kuluāros, jā, ka grūti ir, kā saka, nodrošināt šiem treneriem normāls algas, tāpēc, ka vispār ekonomika, vispār sportā nauda, mēs redzam, ka cik mazē. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu – gatavojies negaisam. Caur sīderāba birzi gāju, nezāriņa nenolauzu. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Kā tu redzi to savu modeli? Kā tur, piemēram, maksātāji būs vecāki vai kompānijas? Vai kā tu gradācijas taisīs, talanti? Kā tu to visu veidos? Mums ir uz doto brīdi, un šo te visu, ja, ko es saku, mēs vēl viņu attīstīsim un tuningosim, ja, lai tas viss paliek labāk. Mums ir pirmām kārtām, protams, mēs mēģinām tikt vaļā no visa, un te ir arī tāda, zināmā mērā, kultūras maiņa. Ja visi ir pieraduši nākt pie trenera, samaksāt par šo te stundu, ja samaksāt pa lauku, un viss paldies. Ja treneris nostrādā un prom, stundu, un viss beidzās. Un prom, un viss beidzās. Ja tev nav nekāda plānošana pat par to, ko tu darīsi nākamnedēļ. Ja tur nerunājot par to, ko darīs nākamā pusgadā, gadā un nākamos 5 gados. Un tāpēc te ir baigi svarīgi tas, ka ir vienkārši tā kā abonementu maksa, ja, ka tu maksā tā kā par vietu akadēmijā, un tad tu rēķinies ar to, ka tev ir mājas, tev ir bāze. Ja. Protams, ka vienmēr tur ir daudz turnīru tenisā gadā. Arī skaits treniņi ir ieskaitīts. Vienkārši kā tā bāze? Mēs negribam skaitīt stundas vispār. Labi, te mēs ejam baigās detaļās, mēģināšu baigi ātri. Baigi interesanti izstāstīt to modeli vienkārši. Modelis uz doto brīdi ir tāds, ka mums ir pro segments, ja tur ir apmēram līdz 15 spēlētājiem, kas pie mums trenējās. Mēs tagad pagaidām ne visi, ja, bet mēs ļoti drīz pie tā nonāksim, ka mums katrs maksās abonementu maksu mēnesī. Ja, vienkārši mēneša maksu, un visu viņam ir mājas. Mēs negribam skaitīt stundas, mēs negribam skaitīt neko, jo mēs gribam brīvi to visu menedžēt, jo es negribu skatīties uz pulksteni. Man ir tā treniņš pusotru stundu beidzās, viss mēs ejam. Un maksā, jā, mums tas modelis arī bija tāds, ja, ka iepriekš, ja, un tas ir kā lielākā daļa treneri vienmēr ir darījuši, ka viņi vienkārši ir maksājuši par laukumu stundu. Viņš to samaksā, pieņemsim, par stundu, ja, novu treniņu un viss. Mēs sarunājām ar šīs halas īpašniekiem, ka mēs ņemam gada griezumā, mēs nomājam visus laukumus. Un mums ir baigā brīvība. Un mēs katru dienu menedžējam to treniņu sarakstu. Ja mums tur nāk kaut kāda amatieri, ja tur no rīta stundām, bet ja mums ir vajadzīgi laukumi mūsu pro segmentam, ja mēs atstājam, cik mums laukumus vajag. Mēs esam ļoti fleksibli. Mums var būt treniņš pusotru stundu, mums var būt treniņš 3,5 stundas kādā dienā. Viss ir atkarīgs no tā, cikos viņiem ir bijis fitness. Ja mums katru dienu ir sarakstīti pēc plāna. Tagad mums, piemēram, ir nākamās 2 nedēļas šim te pro segmentam, viņam visiem būs aptuveni līdzīgs plāns. Viņiem būs no rīta fitness, tad būs viena tenisa sesija un tad vēl vakarā fitness. Un pēc tam viss, kas ar recovery saistīts, jo tur fizio, masāžu, izstiepšanās un tā. Un, nopietni. Bet tā ir jāpieietam, jā, un tāpēc, zin kā, ja vēl mums tas varbūt līmenis tiem spēlētājiem nav tik augsts, tad es vismaz gribu to latiņu vismaz visiem treneriem, lai mēs jau tagad pierodam pie tā, ja, ka mēs strādājam pareizi, ja, jo tanī brīdī, ka mums atbrauks vēl kaut kādu pāris ārzemnieki, ka mēs sāksim apaugt, mums visam šitam te jābūt gatavam. Un tad, piemēram, fitness treneris mums ir sarakstījis kalendāru, ka, pieņemsim, pirmdienā no rīta viņiem ir tur track and field, ja tas ir, pieņemsim, tur
intervāla treniņš jau uz kaut kādiem tur 40, 50, 60 metru distancēm. Es konkrēti zinu, cik viņi tur uzrāviens uztais. Tad man ir treniņu bloks tenisam. Mēs attiecīgi no tā, ko viņi ir darījuši fitnesā, mēs darām tenisā. Ja? Un pēc tam vēl viens fitnes. Nākamajā dienā viņi dara kaut ko citu fitnesā. Ja? Mēs pielāgojam to tenisa treniņu, lai viņš ir līdzīgs uz tām lietām, ko viņi darīja fitnesā, lai mums ir tāda tā kā bloki. Nu, un tur variācijas daudz ir. Ja? Tas ir pa pro segmentu. Tad mums ir bērniņi, kas mācās vēl skolā. Viņiem, diemžēl, ir tā, ka viņi pēc skolas, tā, ka viņi var tikt, tad viņi tiek. Parasti viņi vai nu trenējās 3 vai nu 4:30, tad viņiem parasti, ja šiem te jauniešiem ir treniņš 1,5 stundu, plus vēl fitness, ja mēs ar tiem talantīgākajiem un spējīgākajiem mēģinam kaut kā runāt lēnā garā uz to, ka tomēr, ja grib iet uz profesionālo, un ja tev ir kā 14, 15 gadi, tev ir jāapsver mācīties attālināt, jo... Bet vai spēj viņi to izdarīt? Tas nav vienkārši process. Mācīties un spēlēt kopā. Tev tas neiznāca pēc būtības pašam, izbaudīt, bet es zinu, ka tas nav vienkārši. Kā tā ziņā? Mācīties un trenēties kopā. Ja tu ej uz skolas stundām un sēdi no rīta līdz kaut kādiem 3 skolas solā un pēc tam nāc trenēties, tas ir drausmīgi. Tas ir drausmīgi, par to ir runa. Jā, tu esi pilnīgi, mēs pamanījām to, ka vasarā pieņemsim mums visi tie jaunieši un bērni, viņi tādi nāk aktīvi un tagad, jā, vēl ziema, jā, vēl skola, jā, un viss tas ir tā nedaudz uz leju. Un tāpēc pieņemsim tiem, ka mēs redzam tur lielāku potenciālu, lēnā garā, mēs tā kā norādām vecākiem, ka kaut kā jāsāk ir par to domāt, jo es ar vecākiem diezgan tieši valodu mēģinu vienmēr runāt, ja, un teikt to, ka es ļoti cienu savu laiku, ja, un ja es, teiksim, liekos iekšā ar pilnu atdevu un ar mūsu treneriem ar pilnu atdevu, ja, tas spēle iet uz 2 vārtiem, ja nevis 1 vārtos, tad jums arī kaut kas ir jāliek klāt, tāpēc, ka pieņemsim 14, 15 gados, kaut kādi franči, spāņi, amerikāņi un itāļi, ja, tas līmenis jau viņiem ir tik augsts un tur... Netiek līdzi, ja? Mūsē netiek līdzi. Vienkārši netiks līdzi, jo iedomājies vienkārši lietu. Ja tu trenējies pēc skolas, tad tev ir pieņemsim 1,5 stundu dienā tenis. Tiem džekiem visiem, viņiem pieņemsim 4 stundas dienā tenis. Nedēļā tās ir 2,5 stundas starpība, tas ir 10 stundas, tas ir gadā, tas ir 100 000 stundu nākamajos gados. Kā tu viņus vari vispār? Nevar, ja tu neko, un tāpēc tie ir tādi smagāki lēmumi, ja viņus ir jāpieņem ļoti uzmanīgi un apzināti un pareizajā brīdī, ja, tāpēc es tur baigi nemēģinu uzspiest uz to lēmumu, ja, tā kā es runāju ar vecākiem, jo tas ir viņu lēmums, es tur negribu jaukties, ja, bet es norādu uz to, ka ja jūs gribat pamēģināt un kaut kā dot maksimāli labu iespēju, par šito ir jādomā. Labi, vēl pēdējā tēma - turnīri. Piemēram, Amerikā vienā pilsētā lielā tu brauc tikai un tur visu laiku ir turnīri katru nedēļu. Latvijā jābraukās Somijas, Horvātijas, visur, un tas ceļš nav tas labākais. Kā tu risini tiem turnīriem? Latvijas tenisa savienība saņēma pēdējos gados balvas katru gadu par labāko mazo federāciju, kurā ir visvairāk starptautiskā turnīra. Es zinu, bet es vispār saku, kā tie tavu pro ievirzes bērni varēs spēlēt attiecīgos turnīros. Tā ir baigā. Šobrīd ir pietiekami daudz turnīru Latvijā. Ir pietiekami daudz turnīru. Mans uzstādījums ir tāds, es vienmēr, kad ar visiem runāju, priekš manis pats galvenais, jo mēs ar vecākiem esam un ar spēlētājiem vienā laivā. Man nav mērķis, ja no vecākiem izsūkt naudu tagad, un man tas galīgi nav mans mērķis, man tas nav interesanti. Ja mēs esam vienā laivā, mēs tāpēc ar katru vecāku mēs saprotam to, ka viņiem būs vēl papildus izmaksas, turnīri, ja tur braukšanas, ēšanas. Mēs strādājam vienā komandā. Mēs esam gatavi, bieži vien, ja mēs esam gatavi dot atlaides, ja. Risināt to kopā vienmēr sakot. Nevis vienkārši, ja ir tā kultūra, ja tev atnāk, ja vienkārši samaksā, ja tu saņem, notrenē un tad aizmirst par to, mēs to visu procesu vadam kopā. Mēs izvēlamies turnīrus kopā, mēs sastādām kalendāru kopā, domājam par izmaksām kopā. Kārlim, piemēram, Ozoliņam, ja? Konkrēti mēs runājam par turnīriem, es uzreiz man pirmais jautājums, kāpēc ne šeit? Ja? Un tad man pieņemsim tur Kārļa tēvs saka, tagad aizlidot tur uz Ķīnu, pat ir lētāk nekā uz kaut kādu tur, Čehiju, ja tur, es varbūt pārspēlēju, dzīvošana tur daudz lētāk, ēšana daudz lētāk, tā tāma jau uz to turnīru, ja principā ir lētāk nekā Eiropā. Pamatots.
var lidot, ja. Pārējais jau arī tāpatās. Mēs ar Nikiju nobraukājām visus Eiropas turnīrus ar mašīnu. Nikijam baigi nepatika lidot, visi turnīri, kas ir apmēram 1000 km radiusā, mēs sēdāmies no rīta piekdienā vai sestdienā mašīnā un braucām. Visi Vācija, Austrija, Šveice, Itālija, visur ar mašīnu. Ja. Jā, daudz lielāks, daudz augstāks līmenis tiem turnīriem Eiropā ir, ja, kas ir arī, īstenībā Ja tu esi labāks, tad tev jāspēlē labāk. Jā, un tas arī ir, ja kaut kāda tā ilūzija, ka tev ir tur jāimitē un jāmēģina tur skriet pakaļ kaut kādiem punktiem. Nu, sorry, ja es domāju ilgtermiņā, ja mans galvenais mērķis ir, un ja es viņu definēju, ka es gribu kļūt par profesionālu sportistu, ja, man pilnīgi nav svarīgi, ja, kā es nospēlēšu 14 gados kaut kādā junioru turnīrā un vai es dabūšu šeit 10 papildus punktus vai 10. Man ir svarīgs tas lielais process, ja tas ir maratons. Ja, un tas nāk kopā ar tā sarunām ar vecākiem. Ja, ar to tas būs jālauž visiem vecākiem. Lēnā Ko garā, mēs redzam, kas tagad notiek? Un te ir nāk iekšā tas, ja, ka man pagaidām vismaz ir pietiekami liela varbūt autoritāte. Ja cilvēki vēl atcerās mani kā spēlētāju, tad viņi redz to, ka es arī liekos iekšā tajā darbā tur akadēmijā pašā. Es esmu uz vietas, es vienkārši tur atnāku tur reizi nedēļu apstīties. Es tur reāli fiziski esmu no rīta līdz vakaram. Ja, tā, ka tu man neaicini uz intervijām, tad es tur esmu. Bet tev ir vajadzīgs šīs intervijas, tev ir vajadzīga tā publicitāte, tāpēc, ka cilvēki neko nezina. Visi tik runā kaut ko apkārt, bet tad, kad no tavas mutes tas nāk, tad visi, nu tagad varēs klausīties un saprast, kas tur notiek. Mēs valdi sāksim, mēs sāksim ar Instagram, mēs sāksim filmēt, mēs sāksim aicināt, mēs sāksim izplatīt uz ārzemēm, bet es negribu skriet kuģim pa priekšu. Tieši tā, ja man vajag sagatavot to bāzi, okay, ka mēs tagad, ja tagad tu man pateiktu to, ka, klausies, tev tagad atbrauks vēl 10 ārzemnieki, ja, es nezināšu uz doto brīdi, ko ar viņiem darīt. Ja, jo man vēl bišķiņi ir paīs ar treneriem, ja, un tā tālāk. Ja man vajag sagatavoties, kā tikko mēs būsim gatavi, pavisam mēs būsim gatavi septembrī, ka būs jaunā bāze atvērta, tad mums būs pa lielam, vismaz 10 slēgtie laukumi. Tas jau ir nopietni, ja, un principā ar mašīnu, tas ir 6-7 minūtes, ja, mēs varam tur miksēt treneris, mēs tāpat pagaidām to daram ar esošo bāzi un ar Lielupas tenis kortiem. Mēs Lielupē vēl īrējam papildus 2 laukumus. Nu, mums tā stundiņa tik ātri aizgāja. Jau viss, ja? Jā, stundiņa tik ātri aizgāja, bet es kā veselības ministrijas padomnieks, veselības ministram uzdošu jautājumu, jo tenis ir visvairāk tā saucamā tā pārslodze. Kā tu regulē savu medicīnas tās pārbaudas regulārās, lai tu tomēr te bērni nenokļūtu tādā situācijā? Man ir baigi svarīgi, mēs vēl to neesam atrisinājuši, bet tagad es esmu runājis ar vairākiem fizioterapeitiem un nedaudz viņus patestējis, un tagad izskatās, ka man ir viens fizioterapeits, kurš man tā vairāk patīk, un viņš tieši ver vaļā savu klīniku Jūrmalā, un mēs pamēģināsim tagad uztaisīt kaut kad jau burtiski nākamnedēļ, es domāju, tādu pirmo testa dienu, ja mēs pārbaudīt visu pilnīgi, ja visu, kā tev tur viss mobility, kā tev viss kustās, ja viss pārbaudas. Ja? Un tad mums būs sadarbība tāda, ja? Ka reizi nedēļā fizioterapeits vai nu mēs aizsūtam visu, mēs to vēl neesam atrunājuši. Es gribētu, lai viņa fizioterapeits reizi nedēļā, pieņemsim, tur trešdienās ir no rīta līdz vakaram pie mums kortos, un visi aiziet uz to regulāro check-up. Ja? Vismaz tur 45 minūtes līdz stundai, visi pārbauda, tev viss ir ok. Ja tev ir kaut kāds lielāks problēmas, tev ir pie kā braukt, un atkal, te ir baigi svarīgi, ka tev ir viss vienos. Tev ir baigi svarīgi, ka tev ir fitness sastaistīts ar fizioterapiju un sastaistīts ar tenisu. Ja tas ir kaut kas tev nav vienos, un ja viņi savā starpā nekomunicē, tenis treneris ar fitness un fizio, tas vienkārši nestrādās. Tu esi profesionāls sportists. Tu ļoti labi visu to zini, bet to nezinu mums lielākā sabiedrības tenisa daļa, un to es esmu pārliecinājies. Un man prieks, ka Ernests ir uzsācis tādu lielu projektu, un man būs ļoti interesanti sekot daudz apstākļu dēļ. Es nākšu pie tevis pastāstīšu. Jā, tā kā mums ir Austrālijas Open, jā, mēs arī nevaram aiziet, varbūt kaut kas tur vēl Aļona vinnē vēl Austrāliju, un tā vēl viss, kas var notikt, un pa Latvijas tenisu mēs vēl runāsim par taviem lielākoties cilvēkiem, kā viņi attīstās, kā viņi trenēs. Es domāju, tas mums daudz interesantāk, jo tie, kas tur vēl ārzemēs, lai viņi tur iet ārzemēs. Mēs reklamējam savu produktu, un tas būtu ļoti svarīgs ne tikai visā Latvijā, bet arī Baltijā, kad, tiešām tiks izveidota akadēmija, kura vārdu un kurā tiešām, beidzot kaut kas notiks privāti, jo mums viss ir valsts pašvaldības pasākumi, jā, un privātiem mums vispār ir ļoti slikti dzīvo. Principā nav nekāda atbalsta, jā, un es domāju,
ka tavs vārds, tavs sistēma, un tas varētu piesaistīt arī. Es vienkārši atceros nobeigumam, ja tu man prasīji par to finansēšanu, es vienkārši līdz galam tev izstāstīju, ka mums, protams, ka lielākā daļa tomēr pagaidām ir uz vecāku pleciem, Dabis, ka tas mums ir Rimi fonds. Ja, kas mums, es domāju, ka nākamgad viņš turpināsies, un tur mēs nedaudz pamainīsim to konceptu, ka mēs dosim līdzmaksājumus, mēs arī dosim brīvtreniņus. Ja mēs dosim tagad, es vēl negribu to afišēt, jo mēs to liekam kopā, bet mēs paziņosim, tas visiem būs redzams, mēs dosim stipendijas, ka būs brīvtreniņi, pat ne līdzmaksājums, bet mēs trenēsim vairākus bērnus pa brīvu. Un tad mums ir vēl viens fonds, kuru ir uztaisījis un skaitījis tur naudu no savas kompānijas dividendēm, no Storentu kompānijas, ja viņam arī bērni. Jā, liela, milzīga kompānija, viņi tur ļoti mums draudzīgs īpašnieks, kurš nāk pie mums spēlēt tenisu, un viņam bērni spēlē. Savu pieredzi. Man lielākoties skola atbalstīt tie bērni, kas vecāki tie bērni ar kompānijiem, ne jau privāti, bet ar kompānijiem. Un ko viņš izdarīja, ja, piemēram, viņš ieskaitīja naudu tajā fondā, ja viņš saka, izvēlies man, piemēram, tur 5-6 jauniešus, kuriem es līdzmaksāju treniņus. Tas ir tas, kāpēc šeit tā akadēmija būs ļoti interesanta, tāpēc, ka nebūs tās trakās naudas, un kad uzņēmēji maksās par šo attīstību. Kas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgs faktors. Skatītāji, liels paldies, ka esat kopā mums. Tenis nekad nekur Latvijā nebeigsies, viņš tikai tagad sākās, jo Ernests ir aizgājis, bet viņš nekur nav aizgājis. Es domāju, ka viens jauns talants atkal parādīsies. Tā kā paldies, Ernests, veiksmi, un tieksimies jau pēc Austrālijas Open. Ja? Paldies. Uz redzēšanās. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.